Oskars Bārtuls sākotnē. Piespēle vārtu priekšā no aizvārds un Gins Meijer raida arī pa vārtos. Nu ko, ļoti labs sākums, nospēlēts nepilnas 3 minūtes un Gins Meijer izvirza Latvijas izlases vadībā. Pats labākais sākums, kādu varam vēlēties. Redzam vēlreiz Mārtiņš Cipulis, tur kreisajā malā ar Rīpu. Nu, viss 3. Šīs maiņas uzbrucēji labi saspēlējās. Juris Štāla pēdējā piespēle un Gins Meijer raida arī vārtu stūrī. Nu, Stīvijam Lailam maz bija cerība glābt savu komandu šajā epizodē. Labs metiens. Galvenais, ka precīzs vārtu stūrī un vārds bezspēcīgs. Nu, 1-0. Lielbritānijas izlases spēlētāji. Un kļūdamies, metiens vārti. Zibenīgi atspēlējās šeit. Mūsu otrā maiņa nesapratās un praktiski no vārtu priekš. Viens pats brīvs atstāts Lielbritānijas izlases spēlētājs O'Connors, Bens O'Connors, 17. numurs, raida Rīpu Edgara Masāiska cietoksnī. Šeit otrā maiņa mums tā īsti nenostrādāja. Ķēniņš, Miķels, Redliks, Ikīmaus. Redzam vēlreiz atkārtojumā šo epizodu. Izkārta piespēle un redzam šeit kritienā vēl Arvīts Reķis centās kaut ko glābt, bet Miķels Redliks izdarīja šo neveiksmīgo piespēli. Arturs Kulda arī vēl bija laukumā un, diemžēl, arī pa vārtos. Jā, 1 minūte 1 sekunde ir pagājis kaut brīži, kad... Roberts Daudz iemet šos vārtus. Niževijs, Dārziņš un... Niks Indrašis, bet, jāsaka, izspēlēja kāpēc notīm gan Aleksandrs Niževijs, gan Lauris Dārziņš. Nu, protams, Miks Indrašis arī neatvairāms metiens zem vārtu pārlikni. Rezultāts kļūst 2-1 un realizējām skaitlisko vairākumu. Jā, pret Lielbritānijas izlases tiešām izskatāmies labi skaitliskajā vairākumā. Skatāmies vēlreiz Aleksandrs Niževijs, Lauris Dārziņš. Un vārtu priekšā redzam arī cīnās Sants Ozoliņš, kurš nenoliedzam novērš aizsargu uzmanību. 2 uzgāja viņam virsū un Miks Indrašis palika 1. Arī filigrāna piespēle, protams, Laura Dārziņa izpildījumā. Gar pašiem vārtiem redzam Nūja tur blakus un šeit, protams, Stīvijam Lailam nebija cerība glābt komandu. Miks Indrašis raidīja neatvairām metienu zem vārtu pārlikņa. Vienīgā maiņa, kas ir izmantojis skaitlisko vairākumu šajā spēlē, no Niževijs ar Rīpu vārtos. Ripā vārtos! Tur vārtu priekšā cīnījās gan Sants Ozoliņš, gan arī Miks Indrašis. Bet Ripa ieslīd vārtos un 3-1 otro reizi realizē skaitlisko vairākumu. Šis piecinieks. 16 sekundes bija tikai vajadzīgs, lai to izmantot. Fantastiski. Skatāmies vēlreiz, kā tas notika. Šeit Aleksandrs Niževijs. 2 spēlētāji vārtu priekšā un iespējams Miks Indrašis patraucēja vai pat mainīja Ripas lidojumu virzienu, un to mēs to dzirdēsim. Katrā ziņā abi divi viņi ar Sandu Ozoliņu tur ļoti labi nospēlēja. Izskatījās, ka nemainīja tomēr. Nu, paklausīsimies spēles informātoru teikto. Šiem numuriem Latvijas izlasē vairs nespēlēs. Un bīstami. Jā, vārtu priekšā tur Reits. Jikīmo izpildu. Ronalds Ķēniņš. Laba pozīcija, no kuras izdarīt metienu un nekļūdās šajā situācijā. Ķēniņš ieraida Ripu vārtos, turpat ir vārtu stabi. Kreisajā malā. Un 4-1 Latvijas izlase panāk lielāku rezultātu pārsvaru. Skatāmies vēlreiz, kāds notika. Cīņa laukuma stūrī. Tur šeit ir Redlika. Piespēle tieši tā. Jā, no stūra. Ronaldam Ķēniņam otrais vārtu gūms izlases sastāvā. Ir arī vēl 4 rezultīvas piespēles. Nu nav viņš tik daudz spēlēt. Šī ir 30. spēle tikai Ronaldam Ķēniņam. Nu, viss labākais procents. Nu, redzam, kā mazie hokeisti. Ātrumā Mārtiņš Cipuls ieslido zonā. Skatās, kur ir partneri. Meijā! Labi! Kujāts un Ripa vārtos, bet Gins Meijer šeit pelnīs arī lielu uzslavu. No teikcam nospēlēja Gins Meijer. Un Georgijs Pujets gūst arī 5. vārtus Latvijas izlases labā. Nepilnas 7 minūtes atlicis spēlēt 3. periodā. Georgijs Pujets, Somskas avangarda komandas aizsargs. Nu, šeit arī Mārtiņš Cipuls labi nopauzēja, ieraudzīja Gins Meijer, tika galā ar pretspēlētāju un teicami atspēlēja Georgijam Pujecam, kurš raidīja Ripu vārtos.
Redzam vēlreiz tiek garām Meija, atdot Pujecam un zem kājsarga. Georgijs Pujets ierēd ripu vārtos. Tāds nepārāk spēcīgs, bet ļoti precīzs metiens un 5-1. Jā, galvenais, ka ripi ir vārtos, redzam arī Georgiju tūplānā. Šilds, te Klārkam, Klārks. Okonors piespēl Šilds, Šilds uz vārdu priekšmetiens vārti. Šoreiz izspēlējā Pīkoks. 5-3 ļoti precīzi izspēlēja uz tukšu vārtu stūri praktiski. Tur Edgaram Masaiskam nebija cerība glābt komandu. Jācer, ka viņš neko nav savainojis. Sastiepumu. Jā, sastiepumu kādu guvis cenšoties Redzējām, kā apturēt ripu. Kā līksma Brīta līdzitēji, nu, viss cieņu. Jā, bet Edgars Masaisks joprojām tup uz ledus, un tur Arnis Noveičuks šobrīd dodās pie vārtsarga, viens no mūsu fizioterapeitiem. Skaisti ar šī saspēli. Jā, nu redzam, izgāja cauri piespēli zem Oskara Bārtuļa nojas, un līdz ar to Pīkokam jau vairs bija tikai tehnikas jautājums pielikt noju. Ņīnrešīs piespēle, Ņiževijs, Dārziņš un ripa vārtos! Arī pirmās maiņas uzbrucējs Lārs Dārziņš šeit pie vārtu domumā. Vairāks viņam bija iespējas un beidzot realizēja skaidrisko vairākumu no 6-2. Skaisti izspēle, gan Mika Indrašs piespēles šķērsām, gan pēc tam arī Aleksandru Ņiževiju. Viņš šodien ir lieliski apliecina to, kāpēc vajadzēja, lai viņš atgriežās izlasē. Lielisks saspēles vadītājs, lielisks piespēļu dalītājs un redzam Aleksandrs Ņiževijs arī 36 gados nav zaudējis to ripas izjūtu, kas viņam ir bijis viss garās karjeras laikā. Varam skatīties vēlreiz un vēlreiz šo teicam piespēli. Redzam arī prieks Laurim Dārziņam. Es domāju, arī viņam tāds, zinām, psiholoģisks diskomforts bija, jo nav skaidrs, ka vairākums turpinās. Paspējas uzmest? Nē. 6-2 Latvijas izlase uzvar Lielbritāniju. Un tur tāda viegla saķeršanās. Miķels Rēdliks ar Lielbritānijas spēlētāju Meijers. Šobrīd jau Bārtulis tur palicis kā pēdējais mūsu spēlētājs uz tuvāk Lielbritānijas spēlētājiem un nevar nomierināties Meijers. Nu, arī zaudēt ir jāprot. Ja tieši tā, arī zaudēt ir jāprot, lai nu kā Latvijas izlase svin pirmo uzvaru šajā olimpiskā kvalifikācijas ciklā.